Labvakar, mani sauc Elīna, un es gribētu padalīties ar savu pieredzi, gan ko es ieguvu Ingas rīkotajā seminārā, gan arī individuālā konsultācijā. Es esmu izdomājis, ka es varētu šo stāstu savienot kā divus vienā, apvienot to visu, ko es redzēju, dzirdēju, sajūtu. Vispirms par webināru. Izdevās jau otro reizi iekļūt tādā interesantā transa stāvoklī, tādā ļoti meditatīvā, kur tiešām varētu kādu mirkli arī aizmigt, bet tā sajūta ir tik fantastiska, kad es vēl atceros vakar webinārā Inga runāja, un es tā domāju, nerunā, es vēl gribu mazliet pagulēt, vienkārši būt šajā stadijā. Tādēļ vien jau tas bija tāds, kā teikt, patīkams pārdzīvojums, kādēļ gribās vēl un vēl to atkārtot, kaut ko uzzināt un tā. Webinārā man gāja diezgan grūti īstenībā, bet šo to es arī ieguvu. Sanāca satikt mazliet savādākā izskatā savu sargeņģeli, kas man parādījās tikai viens. Viņa bija sieviete ar gariem tādiem lokainiem blondiem matiem, un tērps viņai bija kā lellei, kaut kas tam līdzīgs. Neviens ar mani nerunāja, tikai es redzēju bildes, ka viņa tur ir, es zināju, ka viņa tur ir, un tā kā viņa mani atbalsta. Un es viņu satiku tajā drošajā vietā, kas mums pašiem bija jāiedomājās. Un atšķirībā no privātā seansa viņa bija viena šoreiz tikai, bet tas nekas, zināja, ka viņa tur ir un kad ir viss kārtībā. Tātad webināra uzdevums bija saprast, kāds ir tavs dzīves aicinājums, vai tas darbs, kas tev patiesi patīk, kurā tu jūties komfortabli un ar kur tu varētu pelnīt arī tā kā naudu. Un tas pa lielam man arī sanāca. Es nokļuvu viduslaikos. No sākuma bija tā mistiski, jo es sapratu, ka esmu nokļuvusi kaut kādā Romā, kur ir tās mazās šaurās ieliņas, visi staigā viduslaika apģērbos, es paskatos sev uz kājām, man ir pastalas. Saprotu, ka es esmu vīrietis, bet tālāk kadrs apstājās un tā kā vairāk neko nedzirdu, neredzu. Un tad pēkšņi atkal nokļuvu Ēģiptē, kur man jau tas bija jau privātajā seansā, tā kā individuālā, kad ar Ringu runājāmies, tad es arī nokļuvu Ēģiptē. Un tieši tas pats skats atausa atmiņā, kad es sēžu, tas bija kaut kāds Kleopatras laikmets, kur es atrodos pilī, un es zinu, ka nāks vakarā viesi, un man ir jāklāj galdi. Tātad, respektīvi, es organizēju pasākumu, klāju galdus, skatos, vai visi dekorācijas priekšmeti ir uz galda, vai viss ir tā kā smuki noformēts, vai viss ir kārtībā. Un arī tikai tāds 1 līdz 2 kadri un vairāk nekas, bet tajos 2 kadros es sapratu, kad tas, kas droši vien man patikt un ko es varētu būt, tas organizēt kaut ko. Ko īsti kaut ko no tās organizācijas es vienmēr esmu darījusi, bet šobrīd tā kā vēl nesaprotu, kā es to varētu sasaistīt ar savu reālo dzīves gājumu. Jā, šajā webinārā tas bija tas ieguvums. Mātes vēderā neko nejūtu, bet toties es varētu padalīties ar to, ko privātajā seansā piedzīvoju, aizejot uz dvēseļu pasauli.
kādēļ es atradu Ingu vispār, tas droši vien bija sākumā jāpasaka, bet man nomocīja ļoti viena problēma, kas man bija dzīvē, kur man ir tā kā piesējušies cilvēki, ko es negribētu, lai man piesienās, un nevarēju saprast, kā no tā viss tikt vaļā, kāpēc man viņi piesienās, un zināju, ka tas varētu būt saistīts ar kaut kādām šīs dzīves vai iepriekšējo dzīvju cēloņu, iemeslu sekām un tā tālāk. Meklēju internetā, atradu divus cilvēkus. Inga mani uzrunāja, jo viņa likās tādā dzīvespriecīgā, optimistiskā, un es domāju, nu, savs cilvēks, droši varu zvanīt. Un tā mēs sarunājām, vienojāmies par seansu, man pašai nebija ne jausmas, pati neesmu nekad iepriekš meditējusi, esmu lasījusi tikai daudz grāmatas par tās pašas Ņūtona grāmatas par ceļojumiem starp dzīvēm, dvēseli pasauli, tā kā tas viss man tā kā likās interesants, pašsaprotams, tā kā zināms kaut kas jau. Un vislielākais un interesantākais tātad pārdzīvojums šajā seminārā bija tas, kad sapratu, kad problēma ir jāiet meklēt uz dvēseli pasauli. Inga saka, nu ejam, es saku, labi, ejam, ielpa, izelpa, ejam uz dvēseli pasauli. Tad bija tā, ka es nokļuvu lielā bibliotekā, un skatos, ir nenormāli daudz grāmatas, un es saprotu, ka viena no tām ir manējā. Un Inga saka, nu labi, tad ver vaļā to grāmatu. Es paņemu to grāmatu tā kā uz galda, apsēžos pie galda, mēģinu atvērt, un es skatos, pelēks lapas iekšā, nekā nav rakstīts, neko nesaprotu. Un tad es uzaicināju tā kā pretī, lai apsēžās man tas cilvēks, ar ko man ir tās dzīves problēmas šobrīd, kas man tā kā neliek mierā. Un atnāca gan tas cilvēks, un visinteresantākais bija tas, kad viņam aizmugurē apstājās 6 tādi tā kā mūki, viduslaiku mūki, kam ir melnas kapuces un melni tā kā tādi apģērbi. Un man savukārt aizmugurē ir 6 tādi paši, bet baltos tērpos. Baltie mūki, melnie mūki. Tā mēs sēžam pie tā galda. Un tātad tiek uzdots tas jautājums, kas tad mūs vieno, kas mūs saista, vai kas ir tā mācību stunda, kas mums abiem būtu jāiemācās šajā dzīvē. Un tad notiek klusums, neko nesaprotu, tas cilvēks skatās uz mani, bet arī tāds caurspīdīgs, 3D versija kaut kāda. Aprises ir, bet, caurspīdīgs, var redzēt cauri, un tie, kas stāvēja viņam aizmugurē, bija pilnīgi bez sejām. Un tad man pēkšņi sāk, es sapratu, ka es esmu iegrimusi kaut kādā jau savādākā stadijā, jo tad jau bija, apmēram stunda pagājis kopš tā procesa, visa seansā, un es sāku saprast, kad es sāku slīdēt uz sāniem, es sēdēju uz krēsla, bet tā sajūta bija tāda, pirms sapņa, kad tu jūti, ka tev sāk galva griezties vai kas, un pilnīgi kad tu gāzies uz sāniem, un es sapratu, ka tas cilvēks man grib izsist no līdzsvara, bet sajūta bija tāda, ka tiešām, ka tu esi kaut kādā citā dimensijā un krīti uz sāniem. Es domāju, pašai, pateicu sev, viss, jāiet atpakaļ, jānosēžās viss normāli, neļauj nevienam sevi izsist no līdzsvara. Un tātad turpinājās tas jautājums, kur tad ir tā atbilde, kas mūs saista vieno, kas mums ir jāizdara. Un tad pasaucām vēl sargaņģeļu palīgus, kas ir vēl augstāk par viņiem. Un atnāca tādi paši mūku tērpos 3 veidoli, bet brūnos apmetņos. Viņi atnes to pašu brūno grāmatu un noliek uz galda, atver, un tur ir tās pašas pelēkās lapas, kurās nekas nav rakstīts. Un skatās uz to cilvēku un rāda viņam,
ko tad tu esi atnācis? Jums nav nekāda līguma, jums nekā nav tā kā kopīga, ko jūs te gribat. Un tas viss notika tā kā doma līmenī. Es nedzirdēju skaņas, es tikai redzu tā kā video rullītes iet. Un tajā pašā laikā, kad viņam to pateica, viņš tā kā aizgāja kopā ar visiem, ar visu to savu harēmu, kas viņam tur bija aizmugurē, tā kā nozuda. Un tad es sapratu, ka, varbūt, kad tas arī tā kā reālajā dzīvē beigsies, bet, īsti nezinu. Un vēl viena interesanta lieta, kas droši vien, ka citiem ir interesanti, tie, kas vispār klausās šos ierakstus, sargaņģeļiem bija tā, ka ne īsti redzēt viņus, bet kaut kā zināt, ka viņi tur ir. Un tad, kad es neredzēju, nedzirdēju, nezināju, kā viņus sauc, tad bija tāds jautājums, Inga teica, varbūt viņi grib kaut ko te uzdāvināt. Un tad pēkšņi iznira tā kā no jūras tāds gliemežvāks, ļoti skaists balts, un iekšā bija tāda balta pērle. Un es prasu tālāk, es saku, kas man ar to gliemežvāku, kas man ar to, kas tas ir? Un tālāk atkal nav atbildes. Tā kā einu saproti, visu kaut ko tā kā ieraudzīju, bet tālāk es sapratu, kad ir jātrenējās, tas viss jāpraktizē, jo tu nevienā seansā, ne 3 stundās īsti nevari iegūt atbildes tik daudz, cik tev tas patiešām interesē. Bet tas viss process kā tāds man ir ļoti iepaticies, un vēl ko es gribēju visiem ieteikt, kad pati esmu gājusi savā dzīvē pie ļoti daudziem ekstrasensiem, zīlniecēm un tā tālāk, jo katram mums ir savi jautājumi, bet es sapratu, ka tiešām tās visas atbildes jau ir tevī pašā, un neviens par tevi to labāk nekad nezinās, neviens nepateiks tev to labāk kā tu. Tikai vienīgi tu. Otrs jautājums ir tas, kā tu tās atbildes var sameklēt, bet es domāju, ka tas katram ir savs process, un es ticu, ka laika gaitā es pati varētu viņus kaut kā atšķetināt, tikai, tam ir vajadzīgs laiks. Katrā ziņā par Ingu es varu teikt tikai labus vārdus. Vienīgais, ko es varētu piebilst, kas man pašai pietrūka varbūt mazliet, bija tāda dziļāka meditācija vai kaut kāds tā kā iegūt tādu dziļāku stāvokli, jo es ticu, ka vēl ir daudz cilvēku, kam nepietiek varbūt tikai ielpa, izelpa un tu esi tur hopts. Tā daudziem nenotiek, tāpēc man prasījās vēl tā kā dziļāk un dziļāk kaut kā visu to pašu sagatavošanās procesu, jo es sapratu, ka reāli sajust sevi vai kaut kādā citā vietā es spēju pēc kaut kādām 40 minūtēm, kad es jau biju tā kā, seans notiek, un vispār 40 minūtēm es sajūtu, kad jau es kaut ko varu, es pat varēju tā kā iekļūt cita ķermenī un sajust, ko tā dvēsele jūt un tā. Bet, es ticu, ka tas viss tāpat ir treniņš, tas notiek kā kuram, un mana pieredze bija tāda. Iesaku visiem vismaz reizi pamēģināt, iedziļināties, un no tā neviens nekad nav zaudējis, un tas tiešām notiek pavisam vienkārši bez hipnozes. Tas viss vienkārši atrodas tevī, tāpēc ticu, ka daudziem šie jautājumi, kas katru nomoka, ir aktuāli, un mēģiniet, praktizējiet, un tāpat darīšu to arī es. Un liels paldies Ingai, ka viņa man ir ievilkusi tādā jau intereses pakāpē, kad no tā vairs nevar atkāpties, ka tu jau lēnām paliec pozitīvā nozīmē atkarīgs no tā visa un gribi vēl un vēl un vēl un vēl. Tas tā kā arī pa lielam būtu viss no maniem piedzīvojumiem. Tas viss ir noticis īstenībā man nedēļas laikā. Tā kā tas arī ir viss jauns, visu vēl neesmu sagramojusi un
Ja būs vēl kādi iespējas, droši padalīšos. Paldies jums!